Vai mēs varam parunāt par to, ka 2019. gadā dzimušie šogad ies 1. klasē? Iedomājieties, 19. gadā kāds dzemdēja bebīšus, ja, lai tie šogad iet uz skolu, bet mēs laikojām Instagramā olu, lai tā apsteigtu Kailijs Dženers bildi. Acīm redzot, katram savas prioritātes. 2019. gadā iznāca pirmā Eiforijas sērija, un vispār 19. gadā mēs uzzinājām, ka eksistē tāds Covids, bet tad mēs vēl nezinājām. Kas būs tālāk? Šajā gadā pasauli iepazinās ar Baby Yoda. Viņš šiem bērniem prasīs, kāda ir tava dzimšanas gada dziesma. Viņi varēs atbildēt Old Town Road. Vai arī Señorita, Bad Guy. Un viens no populārākajiem izteicieniem internetā bija OK, boomer. Protams, 19. gadā bija arī netik spoži gadījumi, jeb Markus Rīva netika tālāk uz Eirovīziju. Lai gan viņš bija absolūts skatītāja favorīts. Un 19. gadā Zelenskis kļuva par Ukrainas prezidentu. Un svarīgākais influencer skandāls, kas nekādīgi mūs Latvijā neietekmē, bija By Sister. Un vecāki, lai jums veiksmi sagatavot jūs bebīšus skolu, lai jums veiksmi pildīt viņu mājas darbus, un tiekamies nākošgad.